Rubene turpina uzvaru sēriju sieviešu virslīgā ar Krustpils un Rīgas Lāvu uzvarām. Sācies pirmās līgas čempionāts, Garklāvai vārtu gūms, Sveivai pirmā uzvara. Čau, esiet sveicināti, dārgie florbola draugi un visi pārējie, kas ieslēguši savus YouTuberus un klausās Floorball News W podcastu raidījumā, kurā mēs katru nedēļu atskatāmies uz aizvadītās nedēļas notikumiem sieviešu florbolā. Studijā Kaspars Šmits un es domāju nevilksim tājumu garumā un ķersimies klāt pagājušās nedēļas notikumiem sieviešu florbolā, Latvijā un pasaulē. Aizvadītās nedēļas nogalē turpinājās Latvijas florbola čempionāts sieviešu virslīgā. Svētdien Rubena izbraukumā ar 4-1 pārspēja florbola klubu Ķekava. Kocēnietes maču iesāka ļoti veiksmīgi un pārliecinoši pirmajā trešdaļā, pārliecinoši dominējot uz laukuma un gūstot 3 vārtus ar precīziem metieniem izcēlās māsas Adamanes un Lāsma Mangule. Otro trešdaļu ar pamatīgu ofensīvu uzsāka ķekavietes, izveidojot ļoti daudz bīstamus momentus, tomēr rezultāts pirms izšķirošajām 20 minūtēm palika nemainīgs. Arī trešajā periodā teritoriālais pārsvars piederēja Ķekavai, tomēr momentu realizācija pamatīgi kliboja. 49. minūtē pēc Edītes Bankavas piespēles bumbiņu vārtos iebakstīja Paula Egle, tomēr pēc īsa brīža kocēnietes kļūdījās savā aizsardzības zonā, kā rezultātā Sintija Kalvāne no tuvas distances spēcīgi raidīja bumbiņu Ilvis Jakobsons sargātajā cietoksnī, panākot samazinot rezultātu starpību līdz 1-4. Līdz pamatlaika beigām rezultāts nemainījās un līdz ar to Rubene izcīnīja otro uzvaru šajā sezonā. Pēc spēles Floorball News W aprunājās ar Ķekavas komandas treneri Ivo Preisu un jūsu uzmanībai piedāvājam noklausīties interviju ar viņu. Zaudējums. Nav pamata tā teikt smaidam, bet principā pēc spēles mums bija komandai ir uzstādījums, spēles uzdevums, kas mums jāizpilda. Un, ja mēs skatāmies no tāda viedokļa, tad es teiktu, ka tas pa kaut kādiem 70-80% bija izpildīts, kas es uzskatu pie pirmās sezonas spēles. Uz šī laukuma, manuprāt, ir labi. Zaudējums nav absolūti iemesla priecāties un tam līdzīgi, bet tieši tā, ja skatāmies no tā uzdevuma viedokļa, tad es varu teikt, ka es esmu apmierināts ar to, ko parādīja epizodēs. Protams, ir grūti koncentrēties visas spēles garumā, jā, bet tās secīšās epizodes bija lieliskas un tos ar metēm pateicu, ka tas man patika. Otro periodu jūs sākāt ar ļoti lielu ofensīvu un arī periodā kopumā tika izveidot ļoti daudz bīstamu momentu. Arī trešajā periodā momentu netrūka, viens no tiem arī tika realizēts. Kādēļ tikai viens, kas bija tie galvenie iemesli, kuru dēļ tā realizācija kliboja? Realizācija, protams, pretinieku vārdsargs bija līmenī, bija labi, ķēra visu, ko principā metām, bet es teiktu, ka tie metieni bija viegli. Daļā gadījumā viņi bija viegli. Jā, viņi bija ne līdz galam sakārtot, ne līdz galam spēcīgi, jā, un vārdsargam viņi bija viegli tērami. Jā. Teiksim, tie centieni bija, tas, ko es arī teicu, sāku iepriekš, jā, kad arī viens no uzdevumiem bija apdraudēt vārtus, jā, un viņi bija tie metieni, bet varbūt tad jāstrādā vairāk pie tā spēka, jā, pie tā metiena sakārtošanas, jā, lai nebūtu tā, ka tu viņu izpildi it kā, jā, bet viņš ir tāds, vārtu mērķi ir sasniedzis, bet tā teikt, vārtu šo te čestūri sasniedzis, bet nav sasniedzis reāli mērķi, jā. Tā kā tas, bet vārdsardze bija arī ne par vēlti atzina par labāko spēlē, jā. Jāpaskatās, protams, ir metienu attiecība, bet man liekas, man ir aizdoms, ka mums bija vairāk metienu kā Rubenē. Par ofensīvu vēl atvainojos, kas pārtrauc par ofensīvu. Mums bija 3 maiņas, ar ko spēlēt.
par cik pirmais periods bija tas, kāds viņš bija. Gribēja pātrināt spēli, nācās iesaistīt trešo maiņu. Un tas bija tāds lēmums, jā, lai šo te pātrinātu spēli, spēlēt pēc lauka. Kā jūs kopumā vērtējat Ķekavas komandas gatavību jaunajai sezonai? Sieviešu florbols ir kāds viņš ir. Jā, tikšanas spēlēm arī. Nevis spēlēm, bet arī uz treniņiem ir kādi viņi ir. Apmeklējums ir. Es, protams, par to varētu sūdzēties un daudz un dikti runāt. Bet sezonas sākumā mēs esam ielikuši tās spēlētājas, kas tā teikt, ar savu attieksmi treniņos parādīja, ka viņas būs, ka viņas grib, ja. Tās ir bijušas, ar tām mēs esam kopā strādājuši, tām, kam ir varbūt kaut kādi apstākļi, darbs, skola, vēl kaut kas, ja, kas tiek daļēji, tās, principā, ir gatavs palīdzēt komandai, arī dara visu iespējamo, bet, principā, ar to ir jārēķinās, ka, ja nav pilns apmeklējums tie 2 treniņu nedēļā, tad spēles kvalitāte arī nebūs tā au līmenī, ja. Bet darbs ir padarīts, esam gatavi spēlēt 2 maiņās. Iespējams, ka nē, bet maksimāli cenšos izmantot visus spēlētājus. Mēs spēlēsim 3 maiņās un celsim to līmeni. Un taktiskā ziņā es uzskatu, ka šis gads ir, vismaz man šobrīd liekas, arī pēc vasaras turnīros parādījās snieguma, kad meitenēm ir kļuvis skaidrāk, ko no viņām prasa, viņas arī izpilda, un es nevaru būt, neapmierināts. Svētdien ar 2 spēlēm tika dots starts Latvijas florbola čempionāta 1. līgas jaunajai sezonai. Krustpils florbolistis nodemonstrēja lielisku sniegumu un negaidīti ar 6-2 pārspēja pērnās sezonas finālistes Irlau Tukums, bet Rīgas Lauvas viesos ar 10-6 pieveica Liepājas universitāti. Pēc mača Florbola News W sazinājās ar irlaunieču kapteini Elīnu Zāmani un rīdzinieču uzbrucēju Moniku Džiguri, kura izcēlās ar 7 vārtu gūmiem, un lūk viņu komentāri pēc pirmajām spēlēm. Aizbraucām principā uz spēli negatavi. Nevis fiziski negatavs, bet tīri emocionāli un morāli mēs nebijām gatavi tādai spēlei un tādiem tempiem. Mums ir diezgan daudz jaunu meiteņu, kurām spēle bija pirmā, un tas ir tikai saprotams, ka nevar no viņām prasīt to pašu, ko var prasīt jau no spēlētājiem, kurš spēlē vismaz 2. vai 3. gadu. Un spēle mēs pašas sabojājām sevi un jau tikai otrās, man tā liekas, trešdaļas 2. pusē mēs sākām gribēt uzvarēt un pierādīt, ka tas rezultāts, kas bija pēc pirmās puses spēles, tā ir mūsu kļūdas, nevis viņu varēšana. Trešajā trešdaļā mēs spiedām un mums izdevās samazināt to rezultātu līdz tādam, kāds viņš ir. Protams, tā ir pirmā spēlē, to ir jārēķinās un tagad mēs zinām, pie kā mums ir jāstrādā un kas mums ir jādara, lai šāds rezultāts neatkārtotos ne Krustpilsā, ne ar kādām citām komandām turpmākajās spēlēs. Krustpils komanda iepriekšējā sezonā bija, teiksim tā, pastarīšu lomā. Šodien jau pirmā spēle, pirmā uzvara turklāt pret Irlau, kas bija pagājušās sezonas finālisti, nepārsteidza Krustpilietis ar savu sniegumu? Noteikti pārsteidza. Viņas, kā jau teicu, viņas no paša sākuma gribēja uzreiz uzvarēt. Mēs esam vai ne pēc garās ceļa, vai tas, ka mums tā pirmā spēle, viņām arī, protams, tā bija pirmā spēle, bet mēs tam nebijām gatavi. Viņas savu spēli uzspieda un pirmajā trešdaļā mēs bijām vienkārši bezspēcīgi pēc viņām. Tas tur nav vispār ko pateikt. Un tas pirmais periods arī
jau bija izmants jau vairāk vai mazāk tā spēles gaita un noteikti pārsteidz mūs. Mēs nebijām kaut kam tādam gatavs, lai gan vajadzēja laikam būt gatavā. Protams, tāpēc, kā ir bijusi vasara un katra komanda ir strādājusi, lai pietiekami sagatavotos nākošajai sezonai un pierādīt, ka, kā arī viņi var. Un lūk Monikas Džiguras komentārs. Aizvadītajā nedēļā florbola pasaulē turpināja plosīties mūsu leģionāris, un sāksim mēs ar Gunītas Kārkliņas un Līgas Garklaus pārstāvēto Norvēģijas čempionu vienību Sveiva, kas pirms došanās uz Champions Cup 2013 turnīru Somijas pilsētā Tamperē Norvēģijas elitsērijas mačā ar 18-1 sagrāva Līgas jaunpienācējs Sagene IF. Garklāvai šajā spēlē vārtu gūms. Uzvarētāju rindās vislabākās sekmes Kristīnai Torpai, kas izcēlās ar hetriku, savukārt Sagenes IF komandai vienīgos vārtus guva Sāra Siekviste Paulsone. Tāpat lielisku sniegumu turpina demonstrēt Latvijas šveicietes. Diānis Sjovins pārstāvētā FB Raiders DBR Šveices kausa izcīņas 16. finālā ar 21-1 sagrāva Einhorn Hunenberg vienību, bet Šveices NLA līgas mačā ar 5-1 pārspēja UHC Hofen. Otrajā spēlē izšauminēja 2 vārti un 1 rezultatīva piespēle. Savukārt Luīsas Biļinskas un Evelīnas Garbaras UHC Dietlikants sīvā cīņā ar 5-4 pagarinājumā tika galā ar Red Ants Richenberg. Šajā spēlē Biļinska izcēlās ar vārtu gūmu, bet Garbare ar rezultatīvu piespēli. Aizvadītās nedēļas nogalē 2 spēles Zviedrijas Superlīgā aizvadīja Laumas Višņevskas pārstāvētā Sals Silverstānen, kurai nācās pamatīgi pasvīst, lai tiktu pie panākumiem, un tas arī notika. Pirmajā mačā piekdien latvietis klubs savā laukumā 4-2 pieveica līgas jaunpienācējs FBC Upsala, bet svētdien ļoti sīvā cīņā viesos ar 6-5 pārspēja IBF Falun. Turklāt jāatzīmē, ka spēlē, kurā notika piekdien, Višņevska atzīmējās ar rezultatīvu piespēli, asistējot 3. vārtu gūmā. Tikmēr neveiksmju sēriju Zviedrijas 1. divīzijā turpina Kristīne Brante un viņas pārstāvētā Endre IF Angdam, kas sestdien viesos cieta smagu zaudējumu Hagfors IF komandai 1-12. Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Atlicis vien ielūkoties šīs nedēļas notikumos. Šo trešdienu Somijas pilsētā Tamperē sāksies pasaules spēcīgākais florbola turnīrs Champions Cup 2013, kurā piedalīsies Zviedrijas čempionvienība Ronneby, Somijas SC Classic un pērnās sezonas sudraba medaļnieces SB Pro, Šveices Pirāņa Kur, Čehijas Herbadent Praha SGM Element un, protams, arī Gunītas Kārkliņas un Līgas Garklaus pārstāvētā Norvēģijas čempionvienības Sveiva. Sieviešu turnīrs sāksies trešdien 10:00 ar spēli starp Čehijas un Zviedrijas čempioniem, bet Kārkliņai un Garklāvai pirmā spēle paredzēta ceturtdien 17:30, kad būs jāmērojas spēkiem ar Somijas Classic. Jāatzīmē, ka Champions Cup 2013 turnīrs ieies Latvijas sieviešu florbola vēsturē ar to, ka tas kļūs par pirmo starptautisko florbola turnīru ar dāmu komandu piedalīšanos, kura mači tiks translēti LTV7 tiešraidē, un konkrēti 13:00 Latvijas televīzijas kanālā tiks pārraidīts sieviešu turnīra fināls. Arī mēs centīsimies aktīvi sekot līdz čempionu vienību kausam un informēsim jūs par notiekošo Florbola News W Twitter kontā.
Ar 2 spēlēm turpināsies sieviešu virslīgas čempionāts 15:00. Pirms došanās uz Euro Floorball Club 2013 turnīru Slovākijas pilsētā Trenčinā savā laukumā uzņems Ādažus. Savukārt stundu vēlāk Ķekavas sporta namā sāks krustot Ķekavas Bulldogs un RSU. 2 spēles arī sieviešu pirmajā līgā. Sestdien 15:00 Kocēnas sporta namā krustot sāks Rubene 1 un Liepū, bet svētdien 16:00 savā starpā cīnīsies Rīgas Lauvas un Krustpils. Cīņas Šveices NLA līgas čempionātā turpinās mūsu leģionāris. Sestdien Diānis Sjomins FB Raiders DBR savā laukumā uzņems līgas jaunpienācējas Skorpion Emmental Celbruk. Bet svētdien Luīsas Biļinskas un Evelīnas Garbares UHC Dietlikan izbraukumā tiksies ar Wizards Bern Burgdorf. Un tajā pašā dienā Zviedrijas 1. divīzijā Kristīnas Brants komanda Endre IF Angdam cīnīsies pret IBK Lokerud Mariestādi. Atgādinu, ka jūs ar mums varat sazināties elektroniski. Mūsu e-pasta adrese ir floorballnews@inbox.lv. Paldies, ka klausījāties un atceraties, dārgie draugi, ka sieviešu florbols nevis nerulē, bet gan rulē. Uzreiz līdz nākamajai nedēļai!